Sveiciens visiem! Jūs esat podkastā Sajies, un kā ierasts pie mums ciemos ir kāds viesis. Un šoreiz tas ir uzņēmējs, Forbes 30 līdz 30 laureāts, radioproducents, Fulbright programmas absolvents un finanšu speciālists ar padziļinātu izpratni par mārketingu un pārdošanu. Ļaujiet man pieteikt Valteru Vestmanu. Sveiks, Valter! Čau! Es zinu, ka tu esi redzējis jautājumus, viss kārtībā, bet es tev vienu neierakstīju, jo es tev parasti jautāju katram viesim. Kad tev pēdējo reizi kaut kas sagāja? Jo šis ir podcasts Sajies, un jā. Tieši nevis nesagāja, bet sagāja. Jā, kaut kas pavisam, tas varbūt kaut kas pavisam vienkārši, varbūt kaut kāda lielāka lieta, vienkārši pirmais, kas nāk prātā. Mums pirmais, kas nāk prātā, bija uzņēmumā tāda viena e-pasta mārketinga stratēģija, tā ļoti labi sagāja. Viņi saucās tā kā giftbox funnel, kas nozīmē, ka tu, tā kā angliski sakot, the same gift wrapped in a different box. Ja mums ir, piemēram, tās mūsu apmācība programma, investīcija apmācība programma, neatkarīgais investors uz Eiropas tirgu angļu valodā, viņa ir Index Masterclass. Un pamatā, tu viņu pārdod kā cilvēkam, kam interesē apgūt investēšanu, vispār sāk par to interesēties, sakārtot savu finanšu dzīvi. Bet ir tā, ka katru cilvēku uzrunā kaut kāds cits, tas mārketingā to sauc par hooku, kaut kāds tas pirmais hooks, kas ko tev pasaka, un tev liekas, jā, tas ir ritīgi man. Bet ir viena daļa cilvēku, kurus uzrunā, tas jā, es jau baigi sen par to investēšanu domāju, tā kā beidzot gribu saņemties to sākt darīt. Un tas giftbox funnel atkal nozīmē, ka tev beigās ir tā pati programma, tas pats produkts, bet tu pasaki, ja mums standartā ir bezmaksas webinārs par investīcijām, tad tagad mums ir bezmaksas webinārs ekspatiem, kas dzīvo ārzemēs un grib apgūt investēšanu, un tāpēc, ka viņi ir pārvākšies ārzemēm, viņi īsti nesaprot, kā tur tikt ar vietējo likumdošanu galā, kas tur būs ar nodokļiem, tāpēc šis ir tieši tev. Vai arī vēl tu pasaki, šis ir vecākiem, kam ir bērni, kam interesē veidot kaut kādu uzkrājumu bērnam, kas ir labākie principi, kā to darīt, un tam līdzīgi. Un tev dienas beigās tas gala produkts ir viens un tas pats, jo viņš jau sevī visu to ietver. Viņš ir gan domāts vecākiem, gan ekspatiem, gan tam, bet tev vajag tā ļoti, angliski sakot, targetēti uzrunāt to cilvēku, lai viņam ir tā sajūta, jā, šis ir tiešām man. Un tas ir kaut kas, ko mēs sākām izmēģināt vasarā, un tas ir tā ļoti labi sagājis. Tā diezgan nopietna un laba lieta ir sagājusi. Par to ir prieks. Protams, kā jau tu pats minēji, to ar finansēm un finanšu pratību es uz to un arī ar investīcijām. Līdz tam mēs tiksim, bet es domāju, atgriezīsimies nedaudz laikam atpakaļ. Vai tu jau pēc vidusskolas zināji, ko tu vēlies darīt tālāk? Kur mācīsies un kādu ceļu vēlies profesionāli ar šīm finansēm? Vai tev bija tāda skaidra bilde par to, kas ar tevi notiks pēc vidusskolas? Jo, manuprāt, tā vidusskolas pabeigšana ir kaut kāds punkts dzīvē, kad tu iestājies kaut kādā, tā teikt, citā apgrozījumā un citā līmenī. Vai tev bija skaidrs, ko tu darīsi? Tās vidusskolas beigas ir tāds, ka tev katra mamma, tante, krustmāte, visi, ko tad tu darīsi, kur tad viesi? Katram ir viedoklis, kur katram ir viedoklis, darīt, jā. Man nebija absolūti ne mazākās nojausmas vispār. Augot, vienīgais, kas man nāca prātā, ka es kādreiz dzīvē kaut ko ar uzņēmējdarbību gribētu darīt, jo tēvam bija uzņēmums, bet nebija nekāda sajēga, un es patiesībā nemaz negribēju studēt tālāk. Man bija doma, es biju izdomājis, ka bija dažādas brīvprātīgo programmas zem akal, tur Eiropas kaut kas tur no sērijas, ka tur padzīvot gadu tur, 2 gadus tur, kaut ko vēl kaut kur. Tas bija baigi izdomājis, varētu padzīvot, piemēram, gadu Šveicē, iemācīties vācu valodu, un tieši ar to šveices dialektu vēl, un varbūt vēl gadu Norvēģijā, iemācīties norvēģu valodu. Un tad jau man būtu kaut kāda pieredzīte, plus 2 interesantas turīgu valstu valodas, un tad es varētu izdomāt varbūt vienā vai otrā kaut ko darīt tālāk, bet beigās sanāca tā, ka vecāki, es negribētu teikt pierunāja, bet tā ļoti aizmudināja,
izstudēt tagad, jo pēc tam būs grūtāk. Jā, daudz to saka, jā. Nu, tieši tā, un tad man tāds otrs variants vai vispār tāds princips pa dzīvi, ko es esmu atpakaļ skatoties neapzināti piekopis, ir, ja tev parādās kaut kādi divi ceļi, tad tu vienmēr izvēlies grūtāko, jo, ja arī tas nebūs tas, ko gribu darīt, vismaz kaut ko jaunu būs iemācījies. Un ar tādu domu galvā likās, jāiet uz Zviedriem, kas ir tā kā vieta, kur ir visgrūtāk tikt iekšā un visgrūtāk mācīties. Tā paņemt zviedrus. Jā, tikko ar otro reizi, bet tas bija tāds galvā ar domu, lai ir grūti un gan jau ar biznesu kaut kas tur saistīts, varbūt sanāks. Tā bija tā. Tas, ko es 100% augstskolas laikā zināju, kad es negribu pilnīgi neko ar finansēm vai investīcijām saistīt. Tie bija kursi, kuri man riebās visvairāk skolā. Bet te mēs esam. Tu tieši pieminēji par to pasaules, tā teikt, apceļošanu, jau viss tās programmas, un es redzēju to, ka tavā, tā teikt, karjeras ceļā arī ir ienācis šis te brīvprātīgais darbs Kolumbijā. Un ko tev šī pieredze ir iemācījusi? Jo, tā finanses un tas izmešana tā ļoti korporatīva vide kaut kādā ziņā ir. Kā tu nonāci līdz tam un pastāsti nedaudz par to posmu arī? Jā, ja tu studēji Zviedru ekonomikas augstskolā, tad tev pēc pirmā, pēc otrā kursa ir obligātās vasaras prakses. Un tuvojās pirmais kurs beigām, un es runājos ar kas bija otrkursnieki, kā jums bija tā prakse pagājušajā gadā. Un daudzi, viņi tur bija bankās, tur apdrošināšanas uzņēmumos, auditos, visur kur. Un gandrīz visi kā viens teica, drausmīgi garlaicīgi. Zigāt, jo esi pirmkursnieks, tu paigi neko nemāki, tev nedod neko nopietni darīt. Tikai papīrs varbūt sašķir. Jā, kā jau visur, kamēr tie mācies. Un tad es tā domāju, kaut ko citu tā kā varētu. Un es arī pa to pirmo kursu biju baigi pamanījis, ka Zviedru studenti atvainojiet, ka es tā saku, bet bija ļoti skaidri izkristalizējies, ka tu vari salikt kopā tādu Zviedru studentu starter packu, ka tev ir gaiši zils pogājums krekls, čīno bikses, brūnas kurpes, tas portfelītis, lasi Financial Times, tāpēc, ka vajag, nevis tāpēc, ka interesē. Un kaut kā likās, es pabeigšu skolu, un mums visiem būs kaut kāds viens diploms, un tad lielākā daļa studenti vēl gāja uz praksēm, tur, kas bija tās bankas, auditori, kur vēl. Un es domāju, tad mēs visi iznākam pēc tāda viena šablona ārā, un es zināju, ka ar atzīmēm es baigi nespējuši konkurēt, man bija ļoti slikts atzīmes augstskolā, un tad es uzreiz sāku domāt, kā es varētu kaut kā citādāk izcelties. Vai kaut kā Jā, un tad es ļoti nejauši uzgāju tādu apmaiņas programmu, AISEC saucās, un caur viņiem ir iespējams doties brīvprātīgajā darbā. Tur bija dzīvošana viesģimenē, varēja izvēlēt. Vienā sakot, tur ir šausmīgi daudz programmas. Man bija doma vienkārši, jābrauc, ja es reiz braucu, tad vienkārši pēc iespējas, fiziski pēc iespējas tālāk, cik vien var. Un tad es skatoties caur tās programmas, man 2 varianti bija Taivāna vai Kolumbija, un kaut kā noslēdzos pa labu Kolumbijai. Un tā bija tāda vasara Kolumbijā, no rītiem strādāju pansionātā ar veciem cilvēkiem, vienkārši tur kaut ko, tusējām, pavadījām labu laiku. Okay. Un dienas otrajā pusē es gāju uz bērnu un jauniešu centru, bet viņš bija tāds briesmīgākajā pilsētas rajonā, tā, ka tur bērniem vecāki ir vai narkomāni, vai prostitūtas, vai noziedznieki. Tā tiešām ļoti, ļoti briesmīgi. Un tas bērnu centrs bija tāds svētnīciņa, tāds patvērums. Un mēs tur bijām daudzi ārzemnieki, kas pavasaru tur rotēja cauri. Un tad ar tiem bērniem, it kā tu oficiāli viņiem māca angļu valodu, bet vairāk jau tas bija vispār kaut kā mēģināt viņus motivēt, iedrošināt, kaut ko ar viņiem pa dienu darīt. Un tā bija tāda baigi traka pieredze. Tajā laikā man bija, man liekas, 19, 20 gadi kaut kas tāds. Šis man šķiet episkākais prakses stāsts, kuru savā dzīvē esmu dzirdējis par šiem 4 studiju gadiem. Un tagad es tā atskatoties apakaļ ar
pieaugušāka cilvēka prātu apzinos, ka tur bija diezgan daudz tādi bīstami momenti, kur es brīnos, ka es esmu... Vienu nosauc. Viens, piemēram, es dzīvoju tādā mazā pilsētā Ivage. Mazā, tāpat bija kaut 700,000 iedzīvotāji, bet priekš Kolumbijas viņa nebija baigi lielā. Izdomājam visi iet uz nakts klubu. Okay. Aizējam, Kolumbijā nakts klubs, viss forši. Un pēkšņi ieslēdzās visas gaismas, pazūd mūzika. Un es tā kā nesaprotu, kas pa joku, bet Kolumbijā ir tāds princips, ka tikko kā ir pulkstenis 3, no naktsklubiem visiem jāiet ārā, jāiet mājās. Un, tu jau tādā nedaudz kunga prātā 3 naktī izēj no tā kluba, un tu saproti, tā kā viss klubs ir ārā, un tu pie takša netiec. Un tur bija jāsoļo kaut kāda stunda no nekurienes vidus mājās, un tās viens pats gringo 3-4 naktī cilpo cauri visai pilsētai, un beigās, tā atskatoties apakaļ domā, viss kaut kas jau tur varēja gadīties. Tas tāds, viens no. Un tad tu nonāci jau finanšu pasaulē. Tā kā tu jau augstskolas laikā jau sāki kaut kur strādāt finanšu pasaulē vai beigi nē? Nē, es finanšu pasaulē arī nonācu ļoti nejauši, jo beidzot skolu es zināju, ka finanses es tiešām negribu strādāt, un es meklēju tā saucamās graduate programmas, jo es gribēju atkal kaut kur prom no Latvijas, bija īsti vienalga kur. Un es meklēju tā saucamās graduate programmas, kas nozīmē, ka viņi ņem cilvēkus, kas ir diezgan bez darba pieredzes, ir ļoti daudz lielu uzņēmumu, kas paņem tevi tajā graduate programmā, un tad tipiski tu izrotē cauri kaut kādiem departamentiem vai kaut kādai viņa apmācības sistēmai. Viņi tagad tevi iemāca pēc sava šablona dzīvot, strādāt, domāt, un tad tur paliec. Un ļoti, ļoti daudz lieliem pasaules uzņēmumiem tās programmas ir. Un tad es uz skolas beigām, es domāju, kaut kādus tuvu 1000 CV izsūtīju, dabūju atbildes tieši vienu. To darbu arī dabūju, pārvācos jau uz kādu laiku uz Nīderlandi. Tur dzīvoju tādā kuģu apkalpošanas uzņēmumā. Tā pilnīgi nepatējama industrija no manējās. Bet kaut kā pēc pusgada atgriezos Latvijā, un es tajā finanšu sektorā tā ļoti pa jokam nonācu, jo man draugs viens atsūtīja darba piedāvājumu, zināja, ka meklēja darbu, un viņš tā pa jokam, hei, rekur, viens konsultāciju uzņēmums meklē finanšu analītiķi. Tā, labi, man tāpat nav ko citu darīt, es vienkārši meklēju darbu. Un kaut kā sagadījās, ka es aizgāju, un man tieši visi tie cilvēki, kas man intervēja, tā ļoti, ļoti, ļoti iepatikās. Es to cilvēku dēļ būtībā izdomāju, labi, jāpamēģina, iedevu mājas darbu. Tur bija diezgan jāiespringst, lai viņu izpildītu, bet darbu beigās dabūju, un tad kaut kā tā pilnīgi nejaušības rezultātā nonāca finanšu pasaulē. Tad jau nejaušības rezultātā 27 gadu vecumā sasniedz valdes locekļa amatu. Nav slikti. Tas bija tāds caur puņķiem un asarām. Es ticu. Tur man, tur ir tāds interesants princips, ar ko es arī varu padalīties ikvienam, kas vai sāka karjerā, vai vispār kaut kur strādā, kaut ko darās. Ir interesanti, ir viena veida cilvēki, kuri nāk pie tevis, un viņi ir tādi, viņi jūtās, ka viņi ir kaut ko pelnījuši, ka es te esmu uzņēmumā jau 2 gadus, es esmu pelnījis lielāku algu, un pieņemsim, man tur izmaksas ir cēlušās, un jāda, es tur esmu jums uzticīgs, vai vienalga. Bet uzņēmums kaut kā skatās uz tevi ļoti, tā pragmātiski, ka tu izmaksā summu X, un pretī, no tevis nāk kaut kāda vērtība Y. Un, ja tavu vērtība ir mazāka nekā tu izmaksā, tu nes uzņēmumu zaudējums, tev nav nekāda jēga. Yeah. Un tāpēc tāds princips, ko vienmēr piekopu, un ko es arī toreiz Indexo laikā piekopu, bija, ka tu dari tos savus darba pienākumus, un tev jau šobrīd, kā saka, tu esi paņemts darbā, lai darītu to, ko tu dari, ar pieņēmumu, ka tev tas ir jādara ļoti labi. Un ja tu to dari ļoti labi, great, tev nemaksās vairāk, tā kā tas ir tas, kāpēc tas paņemts darbā. Yeah.
Un tad tas princips ir, ka tu vispirms sāc ar sevi, tu attīsties, tu trenē prasmes un tu sāc pats darīt lietas ārpus tiešajiem darba pienākumiem. Un pēc tam ir ļoti svarīgi, ka tiešo priekšnieku ir jāspēj pārliecināties, ka novērtē tevi un ka to novērtē finansiāli. Un tā tu visu laiku ej uz riņķi, atkal trenē prasmes, sāc kaut ko darīt papildus darba pienākumiem, un atkal tev dod kaut ko jaunu, atkal tā tev ceļās alga, tā tu vari augt uz augšu. Un, ja tev ir sakarīgs priekšnieks, tad caur šo tādu karjeras ciklu tu ir diezgan raiti iet uz augšu. Bet un man ļoti paveicās, ka man tiešām priekšnieki tajā laikā bija ļoti, viņi manī saredzēja savā ziņā potenciālu, un viņi ļoti daudz iespējas deva daudz atbildības. Un tad tā sanāca diezgan strauji augt karjerā. Ne, jā, ļoti labs tā kā paskaidrojums šim, jo daudz runā par to, ka gribētu algas pielikumu, bet tad kāda ir tā tava vērtība un ko tu vari sniegt jaunu, lai dabūtu algas pielikumu? Vērts aizlikt aiz auss. Tur arī tā matemātika, ja kāds grib iznūģoties līdz galam. Ja tu gribi 100 eiro pie algas, tad uzņēmumam tu izmaksā apmēram 200 eiro, izmaksā tev 100 eiro, jo ir visi nodokļi pa virsu, plus vēl ir tā saucamais office overheads, tu vienkārši izmaksā tur ūdeņus, kafijas, elektrības, ko vēl nē, izdeldē krēslu ar savu dibanu. Tas viss vēl izmaksā, tāpēc tas, kā idejas, par to vajadzētu domāt, ir, ja tu gribi ekstra 100 eiro, tev vajadzētu vismaz 300 eiro ienest atpakaļ. Vai tie ir jauni klienti, jauni pārdošanas apjomi, vai tu kaut kādā veidā samazini izmaksas, optimizē procesus, varbūt vienkārši atbildības uzņemies, tiešiem priekšniekam uzreiz dzīve paliek vieglāka. Tas ir tā stratēģiski jādomā, un ja tu šādi to domā, tad arī tev ir pēc tam krietni vieglāk tos algas pielikumus argumentēt. Jā. Vajag argumentus savākt. Nedaudz pieskarsimies tai finanšu pratībai. Ko tu skaidrotu, jo šobrīd, tādiem jauniešiem par finanšu pratību, kurš tikko ir pabeidzis skolu? Jo, es ievēros, ka jauniešiem ir tāds attiecības ar naudu. Viena ir tāda, ka saņem algu visu notriec pirmajās 2 dienās, un ir tāda, kas kaut kā bišķiņ jau, vai ietalpa, vai kaut kā tā prātīgāk cenšas rīkoties. Tas ir ļoti aktuāli, tad, kad tev vēl nav kaut kādas beigās finanšu saistības, ka tu vēl tur neīrē dzīvokli, tā kā dzīvo pie mammas, vai, un to, ko tu nopelni, tas reāli paliek tajā tavā kabatā. Bet kāds būtu tas tavs kodoliņš, ko tu iedod jauniešiem, ko aizvērtēji par finanšu pratību? Jā, finanšu pratība tagad ir tāds labs buzzwords. Latviski runājot, visiem vajag finanšu pratību trenēt, un tad kas tas ir, nezinu. Tas, kā es uz to skatos, vispār ir tādas 3 naudas prasmes, ko mēs varam mācīties. Mēs varam naudu mācīties nopelnīt, mēs viņu mācīties noturēt un pavairot. Un ir tā, ka mēs veltām gadus, 1000 stundas, lai naudu nopelnītu. Tas ir skolā mācāmies, augstskolā mācāmies, darbā mācāmies, grāmatas lasām un ejam uz kursiem, semināriem, kur vēl nē. Un tad tas pamats ir visu laiku maucam to iemācīties nopelnīt. Un tad bieži arī ir gadījumi, kur cilvēki tiešām pelna tūkstošus un dzīvo no algas līdz algai un liekas, kā tas var būt, vai tie visi bēdīgi slavenie stāsti par profesionāliem mūziķiem vai sportistiem, kas arī miljonus nopelna karjerā un viss. Tāpēc, ka viņi ir vienu no tām 3 naudas prasmēm apgūši, un kas arī ir ļoti svarīga. Bet tev vajag arī saprast, ja tu nemācies par krāšanu un nemācies par investēšanu, nebūs tā, ka tu pēkšņi viņu mācēsi, tā, no zila gaisa. Manuprāt, tā finanšu pratība ir, ka tu māki visus. Un zem naudas pelnīšanas tur ir katram tas ceļš ļoti citādāks, kur tu gribi iet virzienu, bet viņš ir, es teiktu, pats svarīgākais. Un tad pie krāšanas tur ir tādi pāris apakšpunkti, no kuriem, man liekas, tāds pirmais svarīgākais ir iemācīties naudu tērēt apzināti. Tas nozīmē, ka tu apzināti tērē uz lietām, kuras tev tiešām dod kaut kādu prieku, un tu brutāli
apcērp visas lietas, kur tu tak iztērēji un varēja tak arī īsti neiztērēt. Un beigās tāds tak īsti nekāds paliec. Un ļoti tajā kontekstā arī kontrolē impulsos tēriņus. Un tas ir tāds baigi vienkārši apzināti jāpieiet tai tērēšanai, ka tev ir jāizspēlē tāds vingrinājums ar sevi, kad tu domā, ok, kas ir tās lietas, kas man tiešām ir svarīgas. Kas būtu man piemērs? Man neinteresē īsti zīmolu apģērbi, bet man interesē kvalitatīva apģērba. Tā kā man būtu īsti vienalga, vai man ir tur, nezinu, uz tām biksēm rakstīts vai Hugo vai Armani vai kaut kas tāds. Bet man gribētos, lai viņas ir tādas, ka es valku, un viņas ir tiešām foršas, kvalitatīvas un ilgi kalpo. Man nav uz to žēl arī naudu iztērēt. Man nav tā, ka es pērku tikai lētāko. Vai arī es zinu, ka man nav svarīgi restorāni. Es tak īsti nejūtos, kas aizies restorānu, tā ir drīzāk tāda par retam svētku reize. Bet man ļoti svarīgi ir kvalitatīva pārtika. Piemēram, gaļu mēs mājās sūtām internetā patiešo no zemnieku saimniecībām, un man nav žēl tur samaksāt krietni vairāk, jo tur ir laba kvalitāte. Un šādi tur ļoti daudz lietām var izvingrināties cauri un saprast, ka īstenībā es šeit tik iztērēju daudz, bet tas man atstāja tādu nekādu, vienaldzīgu, kad šeit es iztērēju, kā es tik krūti jūtos, tik forši. Un tad tu mēģini vienkārši to sviru tā sabīdīt. Tas ir tāds pirmais lielais apakšpunkts. Un otrais ir sakārtot tieši lielos tēriņus. Ja tu vēl esi studenti kurpēs un dzīvo ar vecākiem, varbūt ir grūti to konceptu saprast, bet tie lielie tēriņi ir tieši mājoklis, transports un pārtika. Jo bieži cilvēkam liekas, es tagad ietaupīšu, nepirkšu tur kafiju pa ceļam uz darbu, pieņemsim. Labi, kafija tur 2-3 eiro dienā, 20 dienas mēnesī eju uz darbu, es tur iztērēju, kas tas sanāk 40-60 eiro. Vai man dzīve mainīsies, ka 40-60... Jā, jo ļoti daudz piemin to kafijas pirkšanu mums. Jā, ļoti daudz. Bet, piemēram, kāds bija man šeit piemērs, es ļoti stratēģiski uz skolas beigām, un šis var būt game changers kādam, kas tulīt beigs skolu. Jā, es klausos 4. kursā, jā. Es ļoti stratēģiski uz skolas beigām domāju, lai es dzīvoju maksimāli tuvu darbam, lai man nevajag mašīnu. Jā. Un visu laiku esmu dzīvojis kājām, iešanas attālumā no darba, vai arī ar riteni braucu. Un reāli, kad tu nopērci mašīnu, tu viņu vienkārši nopērci pirmkārt, jau tas ir liels tēriņš, tu uzreiz kaut 1000 tur aiziet. Un uzturēt ir kaut kādi 100 mēnesī. Tas tāpatās arī, vai tu atrodi dzīvokli, vai tu dzīvo ar kādu kopā viņā, vai varbūt viņš nav tik super skaistākais, pošākais. Un, piemēram, vai tu maksātu 500 vai 800 eiro pa viņu mēnesī. Un tie jau ir, piemēram, 300 eiro, ko tu vari atlikt uzkrājumos. Ja tev nav mašīna, tev vēl var būt pāris simti, ko tu vari atlikt. Un, ja tu spēj tos lielos tēriņus tā piecirpt, tad tev nav par tiem mazajiem jāuztraucās. Jo cilvēki parasti dara otrādi. Viņi tur uztraucās par mazajiem. Jā, viņi uztraucās par mazajiem, bet tas tev nedos to lielo breiku dzīvē. Un trešāks ir tā investēšana. Tas ir, es pat teiktu, vairāk vispār saprast, kāpēc tu to dari, kas ir vajadzīgs. Kam tas ir vajadzīgs, jo, ja tu nespratīsi to, kāpēc, tad, nebūs nekāda jēga no tās investēšanas. Bet, tā savalkot visu kopā, tā finanšu pratība ir, ka tu zini, ka ir tās 3 naudas prasmes, un tu apzināti katreiz veltīsi kaut kādu laiku, lai viņu apgūtu. Jā. Un šis, manuprāt, arī kaut kādā ziņā iet roku rokā ar to teicienu, kad nauda sniedz brīvību, un ļoti daudz jauniešu saka, ka viņi grib būt brīvi, un tas, un ko es pēdējā laikā dzirdu, tas ir arī naudas aspekts ļoti lielā mērā. Ko tev personīgi nozīmē šī naudas brīvība? Jā, tas ir ļoti, ļoti liels, svarīgs punkts. Šeit man parasti patīk caur pātagas prizmu un caur burkānu prizmu uz to skatīties. Okay. Un es parasti sāku ar pātagu, jo cilvēki bieži arī viņi skatās to investēšanu, un viņiem liekas, tas jau tāds, kaut kā tā kā luksusa lietiņa, tā kā, tāds ķirsītis uz kūkas, un tas, ka tas nav kaut kas tāds fundamentāls dzīves pamats, bet īstenībā
tava finansiālā veselība, tava mentālā veselība, tava fiziskā veselība, tas viss ir tāds liels dzīves pamats, jo naudu mēs visi ikdienā pelnām, mums viņu vajag, un tāpēc investēšana arī ir liela daļa no tā visa. Un tā pātaga ir sekojoši, kas cilvēkiem parasti uzdodu 3 jautājumus. Pirmais ir, vai tu tici, ka valsts pensija tev nodrošinās superlabas vecumdienas? Kā teikt? Es šobrīd domāju, ka nē, absolūti nē, jo es esmu vēl pašnodarbinātā un es nestrādāju tā kā algotā darbā, līdz ar to man ir ļoti pašai arī jāpiedomā pie šī jautājuma. Labi, otrs, vai tu gribētu līdz kapa malai strādāt? Noteikti nē, es gribētu vecumdienas pavadīt kaut kādā tur Spānijā un tā. Un tad trešais, ja, piemēram, tev ir bērni, vai tu gribētu tā dzīvot bērniem uz kakla? Nē, noteikti. Jā, vai otrādi var pagriezt, vai tu gribētu, ka tev vecāki grib, lai viņi dzīvot tev uz kakla? Jā. Lūk, un tad šeit atbilde ir, jā, parasti visi pasaka arī nē, un realitātē, tad tev nav īsti citu variantu, kā to naudu investēt, jo Latvijas banka regulāri ir minējusi, ka tev valsts pensija rupi rēķinot nodrošinās trešdaļu no tā dzīves līmeņa, pie kā tu esi pieradis. Ja tu visu dzīvi strādā, maksā nodokļus, tad tas ir tas, ko var sagaidīt. Tā kā tur nebūs nekāds pārsteigums pēkšņi dzīves beigās. Tad tev reāli, tā ir tā pātaga, ka tev nav īsti citu variantu. Un tā investēšana var būt dažāda. Tie var būt nekustami īpašumi, tie var būt finanšu tirgi, tas var būt ir bizness. Tā kā tev ir jāsaprot, kas ir tas mans tā saucamais, kad mans cilvēku kapitāls gudri runājot būs beidzies, kas būs tas kapitāls, kas to aizstās, lai es varu dzīvot un turpināt darīt lietas. Man šķiet tas, ka tu neko fizisku nedari un tev notiek kaut kāda kustība ar naudu. Manuprāt, tas ir, tā teikt, tāds dzīves kaut kāds sasniegums, bet riktīgi forši, ka tu tā kā vari, piemēram, ka es zinu, ka šeit sēž, un man nav jādara fiziski kaut kas, lai tā nauda vairotos manā kontā, jā. Tieši tā. Un tad tas ir tas pātagas elements, ka tev, diemžēl vai par laimi, bet nav īsti citu variantu. Un tad ir tas burkāna elements, kas jau ir tā tevs minētā brīvība. Tā brīvība katram var būt citādi. Ir cilvēki, kas viņi reāli mīl savu darbu, piemēram, ir iztēloties mūziķi, kāps uz skatuves, līdz viņi tur arī nokritīs un paliks. Un, tā kā viņš varbūt grib vienkārši kaut kādu finansiālu stabilitāti, un tad viņam tie uzkrājumi, kaut kādas investīcijas to iedod. Kāds varbūt grib priekšlaicīgi pensionēties, kāds vienkārši grib pensionēties savos 60 kaut kas gados. Ja jautā man personīgi, ir tā, ka es gribētu ap 45, 50, kaut kur tajā laikā pārstāt strādāt naudas dēļ. Es domāju, ka pazīstot sevi, es tāpat kaut ko darīšu, kaut kādu ienākumu man nāks, bet es gribētu, ka man nevajag tos ienākumus, man nevajag to naudu. Un lai es arī varu pēdējos 30 cik dzīves gadus pavadīt kvalitatīvi, ka nav tā, ka es nogaidu līdz 70, tad jau es esmu vecs vīrs, tad beidzot es dzīvos investīcijas. Un tāds mērķis jau ir, viņš ir ļoti reāls, ir īpaši, ja tu sāc savos 25, 30 gados, to 30 gados jau ir tāpat, var to visu sasniegt, vienkārši tas jautājums ir, kāds ir tas tavs mērķis un cik tu agresīvi uz viņu ej. Bet tas, priekš manis tā brīvība ir, ka man nevajadzētu naudas dēļ strādāt, ka es varu izvēlēties tikai lietas, ko es gribu, darbus, kas man patīk. Tajā pat laikā ir cilvēki, kam vienkārši visu laiku patīk tas, ko viņi dara. Varbūt viņiem nevajag nekādus tur 100 000 krāt. Tā kā to katrs var skatīties pēc sevis. Jā. Vēl viena lieta, kurai es gribētu pieskarties, ir šī gudri rīkoties ar naudu. Un vienkārši šobrīd es esmu tādā posmā, ka tā kā klausies, kas notiek apkārt, tev tādi pie sevi agrie 20, ja? Un tad tu klausies apkārt tā, labi, viens tur pērk mašīnu, viens vēl tā kā dzīvo pie mammas. Es, piemēram, sāku tā kā īrēt dzīvokli un kaut kā tā, un ir šobrīd tāds ļoti tāds svārstējs, jo es tikai, tikko esmu tikai iekāpus tajā posmā, kad es tā kā īrēju to dzīvokli, un vienkārši tāds jautājums, piemēram, arī par tām pašām investīcijām, ja tā kā, cik tad man būtu jāatliek, un cik lielas man, piemēram, vajadzētu, arī
cik lielām jābūt tām investīcijām, lai tu vispār varētu sākt investēt. Jo ir kaut kāds arī priekšstats par to, ka, piemēram, ka tur vajag lielo piķi, lai to visu sākt. Nu, jā, kāda būtu tāda tavi step by step, ka tu esi tā kā iegājis tajā patstāvīgumā, bet tu vēl nezini līdz galam, kā vajag visu pareizi darīt. Jā, pirmais nedomāt, ka ir tāds pareiza atbilde, jo katram tas būs nedaudz citādāk atkarībā no spējām, prasmēm, ko vispār gribās pa dzīvi darīt. Es domāju, tas ir pats pirmais. Ja ir kāds, kas tev saka, tikai šitā un tā, toču nē, to cilvēku neklausies noteikti. Bet es šeit vispirms aicinātu paņemt to soli atpakaļ un padomāt par tām 3 naudas prasmēm. Un ir tīpaši karjeras startā, manuprāt, tāds pats lielākais, svarīgākais ir maksimāli trenēt prasmes un mēģināt maksimāli celt ienākumus. Jo, ja tu spēsi sev samērā ātri karjerā celt ienākumus, tas būs tā kā lielākais pozitīvais, tas dzinulis, kas tev dzīvē tālāk var būt. Jo arī, ja tu savos 23, 24 gados nav baigi daudz no kā iekrāt parasti. Tāpēc ir jāmēģina pēc iespējas ātrāk tikt augstā karjerā un pacelt ienākumus. Otrais, es noteikti liktu cilvēkam padomāt par to, lai iemācās tērēt apzināti, kontrolēt impulsīvos tēriņus, kontrolēt lielos tēriņus un vispār to krāšanas pusi sakārtot. Un par investēšanu tur ir tas punkts, jo ātrāk, jo labāk, tīri matemātiski. Un tur daudzi saka, ka pēc iespējas ātrāk tev tas jāsāk darīt. Jo matemātisks ir, jo pēc iespējas ātrāk to sāks darīt, jo labāk. Bet te ir bišķiņ jāapzinās, tas ir nedaudz kā ar autoskolu, ka tev ir jāpavada savas kaut kādas 20 stundas salikt pa plauktiņiem, tā tas strādā. Un tad tu vienkārši uzceto sev to sistēmu un principā par viņu aizmirst. Vai tāds vieglākais, ko var darīt, var vienkārši atvērt 3. pensiju līmeņa kontu, sākt tur kaut kādas naudiņas likt iekšā un vienkārši, lai viņš tur dzīvo savu dzīvi, un tad tu vari sākt domāt par citu veidu investīcijām nedaudz vēlāk. Un tas būtu tāds pirmais 1, 2, 3. No kā es ieteiktu uzmanīties, ir viens noteikti nepavilkties uz tādām influenceriem, kas piedāvā nopelnīt lielo piķi. Jā, jo it īpaši, ja cilvēki tīpaši klausās visus tur kripto guru un ko vēl ne, un skaidrs, ka tur ir kādi cilvēki, kas ir nopelnījuši, daudz ir pazaudējuši, un es ticu, ja tu tur tajā pasaulē ierocies līdz ar ausīm, kaut ko tu gan jau tur var izdarīt, bet šeit vienmēr ir jāpadomā, kas ir tā lieta, kur tu tici, kas tev dos to atbildi uz laimi dzīvē, kur tu esi gatavs, mesties iekšā, mācīties un domāt, šis būs tas, kas man reāli dos tos ienākumus un palīdzēs augt. Es esmu gatavs likt visu uz spēles 99,99% cilvēku. Tā būs viņu karjera, viņu darbs. Tas ir tas, ko tu darīsi aktīvi, kur ies tev enerģija. Un tad tev ar viss pārējais jāmēģina būvēt tā, lai tas ir pasīvs un viņš tev nenovērš uzmanību. Bet ja tu tā kā ej uz darbu, bet tad tev ir kaut kāds bitcoins, kur tev 15 reizes dienā jāpačeko kādi cena, un tu īsti nedomā ne pa vienu, ne pa otru. Beigās tu esi tādā baigi pārmuļļājies un īsti nekur neaizgājis. Tad es vienkārši baigi aicinātu skatīties, kas tiešām ir tas, kurus var nofokusēties tās 8-10 stundas dienā un to darīt. Un otrs, ļoti uzmanīties no visiem tautas ticējumiem. Kad tur mamma teiks, īrēt ir mest naudu miskastē, obligāti jāpērk nekustamais un tādas lietas. Un vienkārši padomāt, ka nekustamais tev ir visdrīzāk lielākais finansiālais lēmums tavā dzīvē, saistības uz 30 gadiem. Viņu nopirkt, pārdot, tas nav šitā, tur ir kaut kas jāzina. Vienkārši uz visu kaut kā padomāt, kritiski, ir mana situācija, es esmu individuāla būtne, kā ir man? Viens cilvēks saka šādi, otrs saka tā, trešais vēl kaut kā, un tad es no visiem paklausos viedokli un padomāju, vai es, piemēram, gribu būt šeit piesiets tai lokācijai,
vai es gribu šo darbu strādāt, vai es gribu šādas investīcijas, vienkārši tā ļoti kritiski pāanalizēt. Man ir jautājums par tām investīcijām. Piemēram, es varētu sākt ar 100 eiro. Vai tā ir pietiekama summa? Jā. Ja? Jā. Te ir dažādi veidi, kā var par to domāt. Svarīgākais nav ar cik tu sāc vai kur tu investē. Tas ir vispār kaut kāds 17. jautājums pēc kārtas, ko vispār atbildēt. Yeah. Ir jāsāk ar to, kas ir tas tā tava pātaga un kas ir tas tavs burkāns. Un tad, kad es nodefinēju pātagu un burkānu, tad tu vari, atkal angliski sakot, backwards engineering uztaisīt, sarēķināt, ja tas ir tad kas man ir jādara šodien, lai līdz tam tiktu, un tad tu vari kaut kā apzināti jau to plāniņu sākt likt. Un par investēšanu es vairāk aicinātu domāt, kas ir tā summa, ko es varu ērti nolikt malā katru mēnesi, un vienkārši sākt tur. Ja tie ir 10 eiro, tad visdrīzāk es teiktu pakrāji vismaz pusgadu, iekrāji 60, un tad lietas, lai tev neaiziet, piemēram, ja tev ir viena darījuma komisija 3 eiro, lai nav tā, ka tev 30% aiziet no iemaksām komisijās, tad vienkārši bišķiņ piekrāji un sāc tur. Un tad ir tāda vēl viena lieta, kur ir jāatliek tā naudiņa no mūsu kopējām finansēm, ir tas saucamais drošības spilvens. Ko tev ir par to pateikt? Cik, piemēram, lielam tam ir jābūt atkarībā no taviem ienākumiem un cik liela uzmanība tam būtu jāpievērš? Drošības spilvens, tā ir tāda interesanta lieta, par ko man pašam sanāca. Bija tāds interesants veids, kā es līdz viņam nonācu. Pa lielam drošības spilvena, tā doma ir pasargāties pret kaut kādiem negaidītiem dzīves pavērsieniem. Piemēram, tev atlaiž no darba, tev pēkšņi nodeg dzīvoklis, tev jāgaida apdrošināšanas kompensācijas, kur tu tagad līdīs meklēs jaunu. Pēkšņi tev, salūst mašīnu, tu netiec uz darbu, kaut kādas medicīnas problēmas parādās, medicīniskas problēmas. Un kaut kas, kur tev tā tiešām ātri vajadzētu pie naudiņas tikt. Un mūsdienās ir, diemžēl vai par laimi, bet ir iespēja diezgan ātri tikt pie visādiem ātriem kredītiem, kas šo funkciju arī var pildīt. Tas ir tāds... Viņam ir jābūt ļoti apzinātam lēmumam. Ja tas ir izmisuma balstīts lēmums, tad tas var baigi slikti beigties. Tāpēc tas drošības spilvens ir jāpasēž un jāpadomā, kas tā racionāli, kas varētu būt viss sliktākais sarakstīns, kas ar mani var notikt. Un cik tas tā realistiski varētu izmaksāt un kas varētu būt potenciālie riski, kā pret to izsargāties. Piemēram, tas pats darba zaudēšanas gadījums. Ja tu esi cilvēks ar, piemēram, labs programmētājs ar labu algu, tiešām pieprasīta profesija, tu zini, ka, ja tu zaudēsi darbu, visdrīzāk, tu diezgan ātri atradīsi jaunu vietā, tev ir bezdarbnieku pabalsts. Es laikam baigi neiespringu. Es atceros, kad es vēl biju 20 kaut kas gadīgs, varbūt kaut kāds mēnesis stāvēja apzinātā drošības spilvenā, varbūt kaut 2, kaut kas tāds. Jo es tāpat zināju, es zaudēju darbus, pieskos bezdarbnieku pabalstam, man diezgan ātri tas viss ir sakrāties. Turpretī šodien es esmu uzņēmējs, man pamatā ienākumi ir dividendes, man nav īsti nekādi pabalsti, sociālās garantijas. Man ir mājās sieva bērnu kopšanas atvaļinājumā un mazs bebītis ir arī mājās. Man šobrīd stāv, tā teikt, ja man apstātos ienākumi, gadu mēs mierīgi izvilktu, pirms mēs sāktu tirgot nost investīcijas. Jo parasti jau nostrādā Mērfī likums, kad notiek kaut kāda šais dzīvē, tad arī finanšu tirgi nokrītās, un tad tur jātirgo visi zaudējumiem, un tur tāds ritenis aiziet. Un tāpēc šodien, piemēram, esmu ļoti konservatīvs tajā visā. Tā kā te ir katram ar sevi tas vingrinājums jāizspēlē un jāsaprot. Jo šeit tāda otra monētas puse ir arī, ko tu pa dzīvi gribi darīt. Tas ir vēl tāds trešais punkts, ko var iemest.
Jo es, kad es vēl strādāju algotu darbu, es tikai zināju, ka es kaut kādā brīdī iešu prom un gribēšu ar savu uzņēmumu darboties. Un es vēl kā šodien atceros to dienu, ka es visu laiku pakausī biju domājis, ka vajag kaut kādu to naudu krāt un kaut kādā brīdī to uzņēmumu varbūt taisīt. Un es vienā brīdī tā atvēru savu krājkontu un es tāds pareiķināju tā paga. Ja es tagad aizietu no darba, paņemtu bezdarbnieku pabalstu un pieliktu to uzkrājumu klāt, es kaut kādu gadu, pusotru varētu tā, neko nedarīt. Un es varētu mierīgi bez ienākumiem dzīvot. Un tas ir tas, tā ir tā sajūta, ko es nezinu, kā cilvēkam nodot, ja viņš nav viņu nekad piedzīvojis, ka tu tā skaties. Es reāli rīt varu pateikt adios amigos visiem darbā, es eju spēlēt gadu ģitāru, sēdēšu parkā, man neko nevajag. Un tā sajūta ir tāda ļoti, ļoti fantastiska, un tas ir, vienīgais, kas to var sniegt, ir kaut kāds drošības spilvens un kaut kādi uzkrājumi. Un tā arī ir, tā savu veidu lielā brīvība. Jā, tas tiesa. Mēs esam tā ļoti veiksmīgi pieskārušies kaut kādām tādām lielajām lietām un arī veiksmīgi tuvojamies noslēgumam. Un es jau gribētu pajautāt, ko tu pats sev gribētu, lai tu sev varētu pateikt savos agrējos 20. Tam nav jābūt kaut kam arī tieši saistībam ar naudu, finansēm, arī varbūt kaut kāda dzīves gudrība no dzīves skolas, ko tu gribētu sev pateikt Valteram 20 gados. Jā, tu man šo jautājumu uzrakstīju, un es baigi ilgi par viņu domāju. Tā atbilde, pie kā es nonācu, bija, jo tu ātrāk sagrausi vai tiksi vaļā no savu ego, jo dzīve paliks daudz, daudz vieglāk. Ko es ar to domāju? Ja tu kaut ko nezini vai nesaproti, paprasi kādam, kurš zina, samaksā kādam, kurš zina, lai viņš tev pastāsta. Un tādas kaut kādas tādas pamata lietas nevajag visu mēģināt atkost pašam. Piemēram, ja ir iespēja izlasīt instrukciju, izlasi instrukciju, nevis mēģini kaut ko pats izties. Vai tas ir par finanšu jautājumiem, vai tas ir par veselības jautājumiem. Es pats atceros ar savā laikā ļoti daudz gāju sporta zāli, bet tur ēšanas plāns, treniņu plānus, kaut ko tur ieguglējis, palūrējis YouTube'ā, tur tas no šitā džeka, šitas no tā, beigās skaties apakaļ un domā, tas tāds kišmišs vispār bija īstenībā, ja es būtu vienkārši paņēmis treneri, samaksājis viņam naudu un pagājis uz treniņiem kādu gadu vai, es nezinu, nopircis kaut kādu programmiņu, būtu pilnīgi cita runa. Un tas ir tāds, ļoti daudz cilvēkiem ir tā ego lieta, ka viņam ir pats māku, pats zinu, pats varu, un nedod Dievs kāds uzzinās, ka es neesmu tik gudrs, kā es sevi rādu citiem. Bet realitātē jau ir tā, ka neviens par tevi nedomā tik daudz, cik tu pats. Tu kādam pajautās, nebūs šausmas, kā viņš tur nezinājuši. Tāds nenotiek. Visi jau cilvēki ir dienas beigās diezgan normāli. Tā kā jā, jo ātrāk tu tiec no tā ego vaļā un saproti, visi nevar zināt visu, tāpēc ir katrs cilvēks iespecializējies kaut kur, un tu pie viņa var aiziet pēc palīdzības, un tādējādi tu arī pats vari daudz ātrāk tikt uz priekšu, kur tu mēģini nokļūt. Jā, es tev piekrītu, manuprāt, tad vēl viena lieta ir, arī dažreiz kaut ko kautrējās pētāt, bet to, ko es ievērojis, īsmā, tu arī vari pajautāt kaut kādam, sfēras speciālistam, kurā tu sfērā interesējies vai gribi pilnveidoties, tā kā ļoti daudz cilvēku ir ļoti atsaucīgi. Man varbūt vienkārši ir laba pieredze vienmēr trāpījusies, bet tā kā tiešām, tā kā tu atnāc kā tāds zaļš gudrs un tā kā jautā un interesējies, un cilvēkiem pat tas patīk, un viņiem tāds, labi, tu varbūt nezini to visu, ko tev vajadzētu zināt, bet ja tu interesējies un izdara kaut kādas iniciatīvas, tad tu arī kaut kādā ziņā sev parādi no labās puses. Precīzi tā ir, jo, zigāju, tu kādu uzrunā, nezinu, piemēram, man 32 gadi, man uzraksta kāds, kam ir 19. Man uzreiz, tas, kā angliski saka, takes me back, uzreiz atceros. Jā, pareizi. Tas CV un tā. Pareizi, es taču arī tā kādreiz domāju, un tu liekas, cik jauki. Bet tad uzreiz tā
atceries sevi tajā laikā un, tieši kā tu saki, gribās pat varbūt palīdzēt, bišķiņ iestūrēt pareizā virzienā, jo man ir tā lieta, es esmu arī citos podkāstos stāstījis, īpaši, ja ir runa par skolniekiem, studentiem. Es ļoti reti, kad atsaku ar kaut kādu palīdzību vai padomu, jo, man liekas, ja tajā laikā, es iztēlojos, piemēram, būvēt, vilcienu sliedes uz kaut kurieni, ja tu tās sliedes Rīgā pagriez pa 2 grādiem, tā bišķiņ, un viņš brauc līdz, Barcelonai, tas tev aizvelk entos kilometrus pareizajā virzienā vai nepareizajā. Tur pretī atkal, kad tev pieaudzis cilvēks grib kaut ko pa brīvu padomu dabūt, tad ir tāds, tu pelni naudu, tu vari nopirkt pakalpojumu. Jā. Un tas ir tā jaunības privilēģija. Jā, to noteikti vajag izmantot. Jā, un tev tiešām tā ļoti atsaucīgi nāk tie cilvēki pretī. Jā, to noteikti vajag sautīgi izmantot. Jā, noteikti. Jo es ticu, arī tad, kad es rakstu viesiem viesus, lai uzaicinātu šo podkāstu, man ļoti daudz jautā, kā tu viņus dabū? Es saku, manuprāt, ļoti bieži nostrādā šī hei, mēs esam jauniešu podkāsts, kur mēs meklējam atbildes uz dzīves jautājumiem. Uzreiz tie jaunieši tāds, jā, nākšu un nākšu ciemos un jā. Tā arī ir, un te ir smieklīgs stāsts dzīves no skolas biedriem. Kāds atkal, ja ir vidusskolā vai vēl augstskolā, var ļoti labi to izmantot. Mums bija antropoloģijas kurs, un bija vienā sakot jādomā, tēmas, tur grupu darbam, ko grib darīt. Un tur džeki speciāli izdomāja kaut kādu tēmu par un ap, lai viņi varētu iet visu Latvijas banku vadītājus tieši intervēt. Un viņi teica, mēs vienkārši gribējām redzēt, kā viņiem office izskatās. Vienam tur tāds, vienam tāds. Un zinām, tu uzraksti, labdien, mēs tur studenti, mums tur darbs par to un to. Un visi jau parasti izbrīvē to pusstundiņu. Studentiem jau jāpalīdz. Jā, un te viņi teica, tur Svetbankā tā arī, bankā šitā, un tur viss zeltā, tur viss tur tāds. Un tā kā tāda lieta, ko var izmantot. Jā. Labi, paldies tev, Valter, ka tu atsaucies arī uz šo jauniešu priekšlikumu atnāk pie mums podkāstu. Ļoti novērtēju, man ļoti patika mūsu saruna, ļoti daudz ko man prāt paņemt. Un liels prieks. Man vispār prieks par to, ka tev ir tik forša pieredze un ka tu vari atnākt un padalīties šeit. Un arī man ļoti patīk tās podkāstus. Visi aiziet arī noskatīties Valtera podkāstu. Ļoti vērtīgs. Iesaku. Paldies. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mums. Mūsu šī sezona ir noslēgusies. Un nekādus ceļvārdus es garus neteikšu. Manuprāt, ir ļoti daudz, kas jau pateikts par visām šīm epizodēm. To, ko es visiem novēlu, lai jums visiem viss aiziet. Paldies! Un tā!